Radio Alise Plus programmas turpinājumā Ziņas bez robežām. Studijā Inga Zelča. Ceturtdien, 15. maijā, Stambulā gaidāmas sarunas starp Ukrainu un Krieviju ar mērķi panākt vienošanos par kara izbeigšanu. Savu dalību šajās sarunās neizslēdz arī ASV prezidents Donalds Trumps, uz ko ļoti pozitīvi reaģēja Volodimirs Zelenskis. Ukrainas prezidents Zelenskis paziņoja, ka viņš personīgi dosies uz Stambulu un vēlas, lai tur ierastos arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Kremlis līdz šim nav atbildējis uz Zelenska ierosinājumu, bet Maskava paziņoja, ka tiešajām sarunām starp Krieviju un Ukrainu Stambulā jānotiek bez priekšnoteikumiem, un Krievija esot apņēmības pilna nopietni meklēt veidus, kā panākt ilgtermiņa risinājumu Ukrainas jautājumā, bet ultimātu valoda tai nebūs pieņemama. Šodien, 13. maijā, tiek atklāts 78. Kannu kinofestivāls. Tā gaitā žūrijai no 22 konkursu skates filmām būs jāizraugās labākā, kas saņems kinoskates galveno balvu Zelta palmas zaru. Festivāls šodien sāksies ar 3 filmu vēstījumu Ukrainai un atklāšanas vakara filmu Amēlijas Bonēnas Live One Day. Atklāšanas ceremonijā Roberts De Niro saņems goda Zelta palmas zaru. Un 22 filmu vidū uz festivāla galveno balvu pretendē arī Ukrainas režisora Serhija Locnicjas darbs Divi prokurori. Filma ir 6 valstu, arī Latvijas kopražojums. Pērn Zelta palmas zaru saņēma Šona Beikera filma Anora, kas vēlāk tika godalgota arī ar labākās filmas Oskaru. Šonedēļ beidzot varētu tapt zināms biļešu tirgotājs uz skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Konkursā par biļešu tirzniecību pieteicās Sijā biļešu servis un Sijā biļešu paradīze. Valsts izglītības attīstības aģentūras iepirkumu komisija aprīļa vidū nolēma biļešu tirzniecību uzticēt biļešu paradīzei. Šo lēmumu iepirkumu uzraudzības birojā apstrīdēja biļešu servis. Šobrīd tiek gaidīts galīgais lēmums, pēc kura pieņemšanas pāris dienu laikā sāksies biļešu tirzniecība. Kā vēstīts, biļetes plānotas 4 cenu kategorijās atkarībā no pasākuma norises vietas un veida. Pēc svētku rīkotāju aplēsēm kopējais svētku biļešu apjoms plānots vismaz 100 000 vienību, bet minimālie plānotie biļešu ieņēmumi 1,5 miljoni eiro. 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki Rīgā norisināsies no 5. līdz 13. jūlijam. Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā šodien 1:00 notiks pirmās Baltijas balvas Baltic Awards apbalvošanas ceremonija. Balva tiks pasniegta Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pārstāvjiem par ieguldījumu mākslas, zinātnes un arhitektūras attīstībā, izceļot reģiona nozīmīgumu Eiropas kontekstā. Baltijas balvu šogad pasniegs Lietuvas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu zinātnē, Latvijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu mākslā un mūzikā un Igaunijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu arhitektūrā. Tāpat ceremonijas laikā tiks pasniegta lielā balva par mūža ieguldījumu sabiedrības labā un Latvijas Nacionālās operas un baleta speciāla balva Baltic Awards The Opera Rising Star. Daugavpils pilsētas pašvaldības policija atgādina, ka kopš 2020. gada tā ir tiesības atzīt transporta līdzekļus par ilgstoši atstātiem uz ceļa un organizēt to piespiedu evakuāciju uz speciāli tam paredzētu stāvvietu. Šī kārtība ieviesta ar mērķi sakārtot pilsētvidi un novērst pamestu automašīnu uzkrāšanos, kas ne tikai bojā pilsētas vizuālo tēlu, bet var radīt arī drošības riskus. 2025. gada pirmajos mēnešos pašvaldības policija jau ir piestiprinājusi 83 brīdinājumu uzlīmes pie transporta līdzekļiem, kas ilgstoši netika pārvietoti. 7 transporta līdzekļi jau ir evakuēti. Pašvaldības policija aicina autovadītājus būt atbildīgiem, laikus pārvietot nelietotos transporta līdzekļus, rūpēties par pilsētas sakoptību un nepakļaut savu īpašumu nevajadzīgiem riskiem. Jau šobrīd publicēta informācija par uzņemšanas kārtību 10. klasē Daugavpils pilsētas vidusskolās 25. un 26. mācību gadam. Uzņemšana šogad notiks konkursa kārtībā atbilstoši vispārējās izglītības likuma prasībām. Konkursa rezultātus noteiks pamatojoties uz pamatizglītības certifikātā norādītajiem mācību sasniegumu vērtējumiem matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā. Ja izglītojamais nav kārtojis centralizētos eksāmenus, tad vērā tiks ņemts pamatizglītības ieguvi apliecinošajā dokumentā norādītais vērtējums attiecīgajā mācību priekšmetā. Atsevišķās izglītības iestādēs noteikti arī papildus uzņemšanas kritēriji, piemēram, konkrētu mācību priekšmetu vērtējumu vai vidējais vērtējums visos mācību priekšmetos. Uzņemšana 10. klasē norisināsies pamattermiņā no 25. jūnija līdz 8. jūlijam, Daugavpils valsts ģimnāzijā no 26. jūnija līdz 2. jūlijam, kā arī papildu termiņā līdz 25. augustam, ja skolā vēl būs pieejamas brīvas vietas.
Studijā bija Inga Zelča, par ziņu bez robežām satura atbild Sijā Alise Plus. Projektu finansē Mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio